Spēks, kas pieprasa vairāk. Vairāk ātruma, vairāk precizitātes. Katrs solis, katrs sitiens, katrs mirklis. Cīņa par uzvaru. Šī ir LVVet līga. Tukuma dublieru uzņem Mārupi. Tukumniekiem no virslīgas sastāv Davis Valmiers, Renē Baumanis un arī Kristaps Kļeviņš, kamēr Mārupieši iespēlē leģionāru Aramu Minasjanu, Armēni. Un tieši Minasjans 9. minūtē gūst vārtus, kļūdās savā laukuma pusē tukumnieki. Minasjans uzvar duelī pret Uzi un virza bumbu vārtos 1-0. Otrajā Mārupiešu vārti atnāk 40. minūtē, kad pēc standarta situācijas izspēles pie tālā staba Rauls Spēks raida bumbu ar galvu vārtos. Galotnē vienus vārtus Tukuma komanda atguva, Kokijas sitienu atvaira Zandereits, bet pēc tam bumbu atrod Dāvis Calbergs un raida to vārtu apakšējā stūrī 1-2. Mārupi uzvar un saglabā pozīcijas turnīra tabulas pirmajā pusē. Supernova dublieri Latgales priekšpilsētā Krasta ielā uzņem Rēzeknes komandu. Šajā mačā visu izšķīra viens vārtu gūms. 22. minūtē Arams Bagdasarjans piespēlē sodlaukumā Vīteņa sitienu atvaira vārtsargs, bet pēc tam atkārtot sitiens seko un precīzi vārtos bumbu raida Kristaps Maksimovs. No Alberta pārnākušā futbolista vārtu gūms arī atnes uzvaru Supernova dublieriem, kamēr Rēzeknei joprojām tikai 1 punkts sezonas startā. Gatis Kalniņš pret Artūru Zakraševski Jāņa Daļņu stadionā Latvijas futbola klasika Valmiera pret JDFS Alberts. Valmiera izvirzās svarībā pateicoties standartam 52. minūtē. Ķermanī iegriež bumbu sodlaukumā un pie tālā staba Mamadu Dembelē pārvirza bumbu vārtos. Nepārāk sekmīgi aizsardzībā nospēlē JDFS Alberts futbolisti. Bet Albertam ir raksturs un 85. minūtē gambietis Džasijs atrod bumbu uz 16 metriem un no gaisa triec to vārtu stūrī. Skaists vārtu gūms un 1-1. Pirmais mačs sezonā uz dabīgās zālītes noslēdz neizšķirti 1-1. Valmiera zaudē savus pirmos punktus sezonā. 9. maijs Eiropas diena Ventspilī un JFK Ventspils skaistā atmosfērā uzņem Meto. Mačs arī sanāk saspringts, kur visu izšķir viens vārtu gūms. Tuvāk pirmā puslaika izskaņā 40. minūtē bumba sodlaukumā Olivers Cenītis nomet uz tukšiem Salē, kurš ir precīzs. Iespieda ventspiltnieku savā sodlaukumā Meta un dabūja gana sarežģītu uzvaru izbraukumā. Riga Mariners pret Smilteni. Negaidīti, bet Mariners atstāja uz rezervistu soliņā bombardieri Graži. 55. minūtē Smiltenietis Klots ļoti agresīvi nospēlē izklapienā un dabū otro dzelteno kartīti mazākumā vidzemnieki. 66. minūte piespēle no labās malas, tur vārtu pārliknes un Gražis no metra attālumā triec bumbu vārtos, bet galvenais tiesnesis parāda aizmugurī. Izskatās, ka pats Gražas piespēles brīdī kaut gan nepieskārās bumbai, bet ietekmēja epizodu un atradās aizmugurē. Bet tomēr 4. kompensācijas laika minūtē iesit Riga Mariners vispirms Gražas no vārtu priekšu uz tukšos netrāpa, bet ar atkārtotu piegājienu izspēlēts uz Stugļa sitienu un Elvis Stuglis zelta puisens atnes laimīgu uzvaru Riga Mariners. Svarīgi 3 punkti un ļoti grūta spēlē, jā. Lielu cieņu Smiltenei, jā, laba komanda šogad, bet, kā pateikt, mēs līdz pēdējiem minūtēm gribējām uzvarēt un šito uzvaru nopelnījām, jā. Bija daudz momentu, daudz nerealizējām, pendeli un tā, bet līdz pēdējiem minūtēm cīņamies, kā būs uzvarā gaidām. Nākošās spēles jau netika vieglas, tiekamies arī pret turnīra līgas līderiem. Ko mēs sagaidīsim no šīm spēlēm? Ko sagaidīt? Tikai interesantas spēles, jā. Es domāju, ka būs daudz vārtu, būs daudz cīņas. Un tur viss laukuma, tur, kas saka, uzvardi
Uzvardi nespēlē, tikai spēlē, jā. Puši, vīrieši. Skanstes SK uzņem RFS dublierus. RFS dublieriem pamatsastāvā Sliede, Veips, Nagasava un arī Niks Dusalievs no pirmās komandas. Vārti sāk birt otrajā puslaikā. 47. minūte Aleks Ščerbinskis izpilda stūra sitienu un raida bumbu vārtos. Olimpiko vārtu gūms Ščerbinskim. 69. minūtē Leonards Livčāns skaisti ar labo kāju pārvirza bumbu vārtu stūrī. Vēl 6 minūtes vēlāk Beķeres iemet gaitā Ščerbinskim. Ščerbinskis iesoļo sodlaukumu un augšējā stūrī, brīvajā stūrī triec bumbu skaisti un 3-0 Skanstē. Bet 79. minūtē Livčāns sagaida bumbu pēc ātrās pārējas, piestrādā un triec to vārtos. Skanste negaidīti sagrauj pastiprinātos RFS dublierus. Šodien man likās, ka spēles sniegums bija diezgan labs. Pirmajā puslaikā bišķi piekliboja uz iespējām, bet otrajā puslaikā, man liekas, mēs beidzot varam pilnvērtīgi izlietot viņas, tās iespējas, ko mēs nevarējām citās spēlēs. Un man liekas, ka komanda ļoti, ļoti labi nospēlēja aizsardzībā otrajā puslaikā, kā arī pirmajā. Par manām iespējām man iesist, es domāju, nebija pārāk daudz, bet tās iespējas, kuras viņiem bija, es domāju, es ļoti labi nosedzu un nebija baigās iespējas viņiem izvirzīties vadībā vispār. Un kārtas naglā Līvona PPK pret Riga dublieriem. Riga dublieros Brains Peņa, Abners, vārtos Mārcis Kazainis. 7. minūtē Nazars Prudčenko skaisti izspēlēja sieniņu ar Brainu Peņu un Brajans Peņa raida bumbu tieši tālajā apakšējā stūrī. 1-0 Riga 2 labā. Bet tas ir tikai sākums. 60. minūte Abners ar krūtīm nomet bumbu vārtsargam Kazainam, bet kas pēc tam uzreiz sitiens diezgan spēcīgs Uļžniekam un sarkanā kartīte brazīlietim Abneram. Arī norit masu konfrontāciju, vairākas dzeltenās kartītes un 11 metru soda sitiens par labu Līvona PPK. 11,8 minūtēm tiek pie 11 metrnieku izpildīšanas Kravčenko sit, bet sit vāju un noķer bumbu Kazainis. 80. minūte pēc centriem no labās malas Niklaus Trēmanis ar galvu raida bumbu vārtos un panāk 1-1, bet mirkli vēlāk vārtsargs Mārcis Kazainis iešāva ar kulaku Markam Kurtišam. Tā ir tiešā sarkanā kartīte un ilgstoša diskvalifikācija. Riga 2-9 vīru sastāvā paliek, vārtos dodas Riga komandai Markus Eduards Blaubergs. Bet spēlējot saīsinātā sastāvā kompensācijas laika pirmajā minūtē Riga gūst vārtus. Denis Nazarovs apsteidz vārtsargu Solohu un raida bumbu no šaura leņķa tukšos vārtos. 2-1 Riga 2 līksmo. Kompensācijas laika 5. minūte Romenskis iecentrē sodlaukumā, kur Kurtišs apsteidz vārtsargu un ar galvu raida bumbu vārtos. 2-2, bet vēl nekas nav beidzies. Kompensācijas laika 9. minūte centrēm stāls no labās malas un Džerijs sodlaukumā ar galvu un vārtos 3-2 Līvona PPK kompensācijas laikā apgriež visu kājām gaisā. Līksmo publika, līksmo tribīnas, kolosāls emocijas un sižets šajā pirmās līgas mačā. Iespaidīgi. Emocionāli traki. Briljanti, bet balss nav un sirmi Martiva. Uztaisījām akšanu. Afigēni izrāvām beigās. Parādījām raksturu. Māmiņdiena tika izglābta. Kurš uzvarēs spēlē? Vairāku saspringtu spēļu kārta, vairākas minimālas uzvaras un tikai Skanste izcīnīja pārliecinošu uzvaru. Turnīru tabulā ir iezīmējies līderu piecinieks Valmiera Meta, Līvona PPK, Mariners un Mārupe. Arī punktus naskikrāj Skanste, kas tagad ir trešā rezultatīvākā komanda līgā, kamēr 4 komandas vēl meklē savu pirmo uzvaru sezonā. Tuvākajā kārtā 2 lielās spēles Riga Mariners uzņem Valmieru Mežaparkā, atceroties par pagājušā gada kausa maču, kamēr Meta akadēmiju duelī tiksies ar JDFS Alberts. Spēks, kas pieprasa vairāk. Vairāk ātruma, vairāk precizitātes. Katrs solis, katrs sitiens, katrs mirklis. Cīņa par uzvaru.
Šī ir LVBet līga.